Artūra, Dāvi un Lelda. Kas ir pats dīvainākais, ko jūs kādreiz esat veduši savā mašīnā? Tāds vārmap jautājums. Man ir viens stāsts, kur es nestāstīšu, ko mēs vedām Itālijā tikko mašīnā. Tas, lai paliek tur, jo tas vienkārši bija pirmais impulss. Bet kas ir tāds pats dīvainākais, ko es esmu vedusi savā mašīnā? Jēzus, man ir jāpadomā. Puiši, lūdzu, dodiet man brīdi. Es tikmēr padomāšu. Es pat nezinu, kas ir tāds. Dīvainākais. Kā lai interpretē to dīvaino? Kaut kas neordinārs. Vai nestandarts. Kaut kas galīgi. Man liekas, man bija tāds lielākais, ko es vedu, tie bija kaut kādi metāla profili. Bet tas nav dīvaini. Nē, tas bija dīvaini, jo, lai viņus pārvadātu, viņi kaut kādi bija 6 metrīgie vai 5 metrīgie, un, lai viņus ielikt tajā mašīnā, man vajadzēja pavērt vaļā priekšējo logu, atvērt bagāžnieku, man pa lielam izveidojās tāds krusts, un man mašīna gabarītos palika kaut kādas reizes 3 lielāka. Un es redzēju, kā vienkārši visi pa gabalu turās no manis. Es tā kā tāds sarkans punkts brauc. Viena no dīvainākajām lietām, es atceros, mēs bijām Jūrkalnē ar draugiem, un man iepatikās akmeņi, kas ir Jūrkalnas krastā. Un es viņus sāku vienkārši, es gribu šito akmeņu, un beigās tā akmeņu šķūpa palika nenormāli liela. Es biju pilna mašīna pielādēta vienkārši ar akmeņiem, un tā mašīna arī kļuva tik smaga. Un beigās bija tā, ka mēs vēl braucam pa Grāns ceļu, un tie akmeņi tur vēl kratās tajā mašīnā, un tā mašīna vēl nobruka. Un tad mēs vēl meklējām kaut kur tur varētu būt kāds auto remontnieks. Un tad bija vesels stāsts, kā mēs arī atradām. Mēs gājām tur uz lauksētu un atradām remontnieku, un tad viņš pieslēdza to kastīti klāt mašīnai, un mašīna nebija saplīsusi akmeņu dēļ, un tā svara dēļ mašīnai tur bija kaut kāda cita tehniska ķībele, bet tas viss komplekts, kad mēs kratamies pa Grāns ceļu, akmeņi kratās, viss kratās, mašīna vienkārši izslēdzās, tad tas varētu būt neordinārākais līdz šim, jā. Jā, pa lielam katru dienu. Kas tev lasmi bija? Zini, kā es sāku domāt, man arī ir bijušas kaut kādas mēbeles vai kaut kas tam līdzīgs un tā. Bet tas, kas man ir iespējas atmiņā, man liekas, bija kaut kāda svētki vai ko, un baba mums no laukiem iedeva vienkārši lielā spainī zupas, zupu, bet spainī saliet tā, ka tu visu rodņu vari pabarot uz 3 dienām. Bet viņai nebija vāka, man liekas, un mums vajadzēja pieskatīt, lai tā zupa neizlīst laukā, jo, obviously, mūsu ceļi Latvijā nav līdzenākiem. Bet, laikam zupa, līķi neesmu vedusi.